Labdien! Šodien intervijas lejā grāmata par viedokli mēs uz sarunu esam uzaicinājuši Krāslavas novada kultūras un turisma pārvaldes IT lietotāju atbalsta speciālisti Ievu Malinovsku. Ieva, sveiki! Sveiki! Tavs dzīves moto? Mans dzīves moto ir, kas ir sliktākais, kas var notikt? 3 vārdos apraksti savu nodarbošanos. Lai viss ir skaisti. Pastāsti, ar kādu slavenu personu vēlētos parunāt? Es noteikti gribētu parunāt ar Lauru Denleru, kas ir Cilvēku jaudas podkāstā autore. Un tagad, kādā pasaules malā tu vēlētos pašlaik būt? Droši vien tur, kur ir silts un saulains, varbūt kādā Itālijā. Jā. Un ja tev būtu iespēja iegūt superspējas, kādas tās būtu? Superspēja būtu darīt to, ko es gribu, un lai man nekas nebūtu par to, ko es daru. Un no izvēlētajām grāmatām, kura šai brīdī tevi sirdī tīkama un kāpēc? Pirmā, kas man iekrita acī no visām pārējām grāmatām, ir profesionālā izdegšana. Tāpēc, ka pirmām kārtām man noteikti piesaistīja dizains, jo visās pārējās grāmatās nebija nekādi dizaina elementi. Tas bija tas, kas man piesaistīja. Un otra lieta ir, kad es esmu jau piedzīvojusi izdegšanu un vienkārši domāju, jāpaskatās, varbūt kaut kas jauns parādījies. Paldies par interviju!